Aizvadītajā nedēļā Kandavas valsts tehnikumā valdīja tikai labs noskaņojums un īsti latvisks gars. 460 dalībnieki no rietumiem, austrumiem un Latvijas iepazina dažādas latviešu tradīcijas un amata prasmes, bet galvenais ir kopā būšanas prieks un iespēja runāt un dzirdēt latviešu valodu. Šoreiz tas ir būt līdzi saviem mazbērniem, lai viņi ieklausās, lai viņi iepazīstās ar valodu. Un, lai rodās interesi, viņam varbūt vēlāk pašiem iemācīties, jo nedēļas laikā, ko nu var iemācīties no valodas, un viņiem tās iespējas ir gaužam maz. Kaut vai māte mēģina lasīt viņiem pasakas latviešu valodā priekšā un dziedāt latviešu dziesmiņas, tad mēs dzīvojam tādā attālumā, katrs no otra, ka tas viņai jau grūti ir, viņi vien. Bet jūs? Vīrs ir zviedrs un es esmu visu laiku kā tulks, bet viņi zina vienu otru vārdiņu, vai neprasa viņai, kā viņas sauc, to viņi zinās atbildēt arī, cik vecs viņas ir, un varbūt viņi saprot vairāk, nekā viņas uzdrošinās vispārīgi. Bet salīdzinot ar pirmo gadu, kā viņas te bija, tad viņas bailīgi stāvēja blakus vai ne, un skatījās un vēroja un neko neuzdrošinās. Tagad ir kaut kas pilnīgi cits. Lielākā daļa nometnes dalībnieku uz dzīvi ārzemēs pārcaušies pagājušā gadsimta 40. gados. Šodien latviskais cieši savijies kopā ar mītnes zemes tradīcijām, bet viņu lielākā vēlme ir latvisko dzīves ziņu nodot nākamajām paaudzēm. Tāpēc, piemēram, Amerikas latvieši priecājas par tiem, kuri ASV ieradušies nesen. Jā, nāk jauni, kas mums nāk par labu, jo tā kā Milvokos mums ir skoliņa, un tagad nāk tādi bērni, kur tiešām labi runā latviski, kas palīdz mūsējiem, kas jau saka, ir pazaudējuši. Viņiem ir jāmācās latviskā otrā valoda. Un tad, ja kādi citi runā apkārt latviski, tad tas ļoti palīdz. Bet vai tas skaitās tā moderni, ja tie atbraukšie latviešu bērni steidzās ļoti ātri apgūt angļu valodu bez akcenta, lai tikai neatšķiet? Jā, bet latviešu skolā viņiem jārunā latviski. Vismaz mēģināt. Un tad nometnēs arī, kas ir Garazarā, nometnes Ņujorkā un tur. Un tad ir ļoti labi, kad ir tāds tīrs latviešu ieplūdums, kas drusciņi palīdz mūsējiem. Jautāti par atgriešanos dzimtajā zemē, uzrunātie bilst, ka vecākie paaudzei tas ir grūti izdarāms, bet no ASV uz Rīgu tomēr pārceļoties neviena jaunā ģimene. 49. gadā aizbraucām uz Ameriku no Vācijas, ja. Un tagad visu laiku esam dzīvojuši Amerikā, bet mans dēls pārcēlās no Amerikas uz šejienu. Viņš Rīgā dzīvo ar saviem maziem, un viņš ir arī šeit, un viņam patīk. Kā jums šķiet, jūs tur vispār sadzirdiet, ka jūs kāds aicina mājās? Jā, atnāk un dod prezentācijas, kad ir tādi vecāki ļaužu nāmi šeit, kur arī varētu pārcelties. Man otrs dēls dzīvo Amerikā ar 2 maziem bērniem tur, tātad man jādalās uz abām pusēm. Un arī diezgan daudz ir arī iebraukuši šeit manam dēlam, kas pārcēlās šeit. Viņam ir daudzi draugi šeit, kas ir no Amerikas pārcēlušies. Rīgā, es domāju, taisni no jaunās paaudzes, tas ir vairāk. Par atgriešanos labprāt domātu arī Krievijas latvieši, tomēr viņiem tas ir daudz grūtāk. Viņiem, ir mazāk iekrājumi un mazāks iespējas šeit iekārtoties kā ārzemju latviešiem no Kanādas vai no Amerikas. Un tāpēc arī vakar bija tikšanās ar Laumu Vlasovu, kas pārstāva latviešus Krievijā. Un viņi vienmēr to akcentē, kad būtu vajadzīgs lielāks valdības atbalsts tieši tiem latviešiem. Nometnes dalībnieki visas nedēļas garumā varēja nevien iemācīties latviešu dziesmas, apgūt teātra spēlēšanas pamatprasmes un dažādus praktiskus darbiņus, bet arī uzzināt, kas notiek Latvijas politikā. Jau kopš 1990. gada ik vasaru Latvijā notiek 2 3x3 nometnes. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.